Esiet sveicināti! www.bobslejs.lv pirmo reizi piedāvā video reportāžu no notikuma vietas, un šajā reizē tas ir Latvijas gāzes kauss 2008, kas marta sākumā notika Siguldā. Kā redzam titros, gaiss visai silts, +2 grādi, ledus -6 un kontrols līdam +11 grādi. Šeit mēs redzam, ka sportisti gatavojas startam, un kas tad īsti piedalās šajās sacensībās, proti ir 2 dāmu ekipāžas, viena no Latvijas, viena no Krievijas un 10 vīru ekipāžas. Un kungiem viena ir kārtīga Krievijas ekipāža, viena ir tāda miksēta Krievijas-Latvijas ekipāža un pārējās 8 gan pārliecinošas Latvijas ekipāžas. Bet šajā brīdī startā jau Latvijas dāmu divnieks Aiva Aparjode un Janika Dzeguze. Šeit arī titros redzam, kā viņām ir veicies gan pirmajā, gan otrajā braucienā. Tātad mēs ātri paskriesim pāri visām ekipāžām un paskatīsimies, kuriem tad veicis labāk, kuriem netik labi. Un, dāmu konkurencē 2 komandas arī piedalās, līdz ar to arī šis duets ir otrajā pozīcijā. Nemaz tik daudz arī neatpalika mūsu meitenes no Krievijas ekipāžas, lai iegūtu arī pirmo vietu. Lūk, arī redzam pirmās vietas īpašnieces Viktorija Tokovai kopā ar Juliju Timofejevu. Tātad viņas pirmajā vietā pēc 2 sacensību braucieniem. Finišs ir sasniegts, viss ir izdarīts, un starptautiskais Latvijas gāzes kauss dāmu konkurencē šajā reizē dodas pie Krievijas sportistēm. Skatīsimies tālāk, kā veicas puišiem, un uz starta 10. ekipāža Ruslans Uherevs un Pāvels Tulubjevs. Šī te komanda 10. vietā. Ruslans Uherevs jau kādu laiciņu vairs profesionāli nenodarbojas ar bobsleju, bet savulaik likās, ka šī būs jaunā Latvijas cerība, bet joprojām brauc Latvijas čempionātā, un par to arī mums liels prieks. Tātad 10. vietas īpašnieki jūsu ekrānos. Dodamies tālāk ar 9. pozīciju, un šeit vēl kāds no vecmeistariem Jānis Zāle kopā ar jauno stūmēju Raiti Teterovski. Viņiem 2 braucienu summā 9. vieta, un starp citu priecē, ka šī gada čempionātā visai līdzīga cīņa, konkurenti ir visai spēcīgi, un, ja mēs paskatāmies tā atstarpe starp vietām, nemaz nav tik liela, cik brīži tikai dažas simtaļas. Skatāmies šeit Krievijas ekipāža Jevgeņijs Paškovs kopā ar Pavilu Sergejevskiju. 8. vieta viņiem 2 braucienu summām. Šī arī ir tāda vienīgā pārliecinātā Krievijas ekipāža, kas piedalās šajās sacensībās, jo, kā jau teicu, otrā ekipāža būs tāda miksēta, viens latvietis, otrs no Krievijas sportists. Agris Elerts un Raivis Broks startā. Agris Elerts jau tradicionāli piedalās Latvijas čempionātā, un prieks arī, ka 2008. gadu Agris nav aizmirsts un piedalās, un 7. vieta. Kripatīm pietrūka, lai Latvijas gāzes kausā iekļūt pirmajā sešiniekā, bet tas nekas. Skatāmies, kāds tad izskatās pirmais sešinieks Latvijas gāzes kausā 2008. gadā. Rinalds Viļņumsons kopā ar Artūru Lapiņu. Latvijas jaunā ekipāža, jaunā cerība. Šī ekipāža piedalījās Eiropas kausa izcīņā aizvadītajā sezonā. Un Latvijas gāzes kausā puišiem 6. vieta. Puiši ļoti apmierināti par šo sasniegumu un paši atzinās, ka ļoti gaidīja tieši šīs sacensības. Tomēr savās mājās, savu līdzjutēju priekšā gods startēt. Un šeit mēs redzam vēl vienu jauno ekipāžu, Normans Kotāns kopā ar Kristapu Kalniņu. Ja mēs salīdzinām, kāda ir rezultātu atstarpe, jāsaka, ļoti tuvu nostartējuši gan iepriekšējā ekipāža, gan šī, gan arī nākamā, bet tagad gan uzmanību Normanda Kotāna ekipāžai. Lūk, finišā 2 braucienu summā, brauciens reiz minūtē, 43,41 sekundē. Skatāmies, kas mums ir tālāk, un šajā brīdī uz starta Edgars Maskalāns un Inters Dambis. Šai ekipāžai pietiekam ātrs starts un ļoti veiksmīgi, arī startējuši jau pasaules kausa izcīņā. Visu cieņu Edgaram Maskalānam, kurš šajā sezonā ļoti labi tātad ir nostartējis arī pasaules kausa izcīņā. Un kā pats Edgars teica, likās, ka trasē slīd ļoti labi, bet tomēr pēc rezultāta izskatījās, ka nemaz tik labi nav tas brauciens veicies, kaut gan Edgars pats uzskatīja, ka kļūdas trasē ir pieļāvis ļoti maz un veicis ļoti labas 2 braucienus šeit Siguldā Latvijas gāzes kausa izcīņā 2008. gadā. Lūk, un vēl viena ekipāža, kurā piedalās kāds no Krievijas sportistiem, Aleksejs Gorbačovs kopā ar mūsu Ārtu Vilku.
Viņi 3. pozīcijā, bet šeit jau 2. vieta. Mihāls Arhipovs kopā ar Oskaru Melbārdi. Un viņa braucienus veica minūtē un 42,8 sekundēs. Nu gan visu uzmanību jau mums zināmā ekipāžai Jānis Miņins kopā ar Daumantu Dreškanu. Pirmajā braucienā uzrādīja absolūtu trases rekordu šeit Siguldā 50,78 sekundes un 2 braucienu summā viņa tuvākos sakotājus apsteidza par sekundi un 20 simtaļām. Tas ir pietiekami daudz. Citus gadus nemaz nav bijusi tik liela atcerpa no 1. līdz 2. vietai, bet šajā reizē gan pārliecinoši uzvarētāja Latvijas gāzes kausā 2008. gadā šeit Siguldas trasē. Apsveicam čempionus Jāni Miņinu un Daumantu Dreškanu. Lūk, šāds izskatās Latvijas gāzes kauss, kurš tiks pasniegts nākamos 100 gadus katram uzvarētājiem šeit Siguldas trasē. Šeit mēs redzam apbalvošanu dāmām, tātad uz 2. pakāpienu mūsu ekipāžu, uz augstāko pakāpienu Krievijas duets. Un šeit arī apbalvošana kungu konkurencē Latvijas gāzes starptautiskajā kausa izcīņā un, protams, uz augstākā pakāpiena mūsējiem Jānis Miņins, Daumants Dreškans. 2. vietā Mihāls Arhipovs kopā ar Oskaru Melbārdi. Un uz 3. pakāpiena mēs redzam mūsu miksēto divnieku. Tātad viens sportists no Krievijas, otrs no Latvijas. Tas ir Latvijas gāzes kauss, ja? Un tagad ar šodienu sākas tradīcija. Šis kauss tiks izcīnīts vismaz vēl 100 gadus uz priekšu, katru gadu šeit Siguldā. Latvijas gāze. Kā mēs dzirdējām, nākamos 100 gadus uz priekšu mums jādodas uz Siguldu, lai redzētu, kur sportistu rokās tad nonāk šis te ceļojošais lielais Latvijas gāzes kauss. Un pirmoreiz Latvijas gāzes kauss izcīņā to iegūst mūsu ekipāžu Jānis Miņins un Daumants Dreškans. Nu, lūk, šāda ir situācija dāmu konkurencē. Tātad Takovāja ar Timofejeva ir pirmās un mūsējās, protams, Aparjodu un Dzegos 2. vietā. Un šeit, lūk, puišu konkurencē. Miņins, Dreškans 1., 2. Arhipovs ar Melbārdi, Gorlčevs un Vilks ir 3., Maskalāns ar Dambi ir 4. un 5. Kohtāns ar Kalniņu. Skatāmies tālāk, kas mums notiek. Viļamsons ar Lapiņu ir 6. vietā un 7. Elerts ar Broku. Paškovs ar Sergejevski ir 8. vietā, Zāle ar Teterovski ir 9. vietā un Suharevs ar Tulubjevu ieņem 10. vietu Latvijas gāzes kausa izcīņā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies nākamajā sezonā mūsu portālā.